Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi William Hill TV skatītāji. Šodien mums dienas kārtībā futbols un viena no interesantākām Latvijas personām pie manis ciemos Girts Mihelsons, Metas līdzdibinātājs, un persona, kuru vispār neiet runāt nevienu. Tu būsi pie mums sveiks. Ar tevi interesanti parunāties. Jā, ar maniem vienmēr. Jā. Paldies, ka tu vienmēr biji Clubhouse un izteici vienmēr savu viedokli. Kaut gan toreiz tas futbols, kā teikt, nebija pirmā viola. Šobrīd virslīga tā kā jau ir ieņēmusi tādu līderu lomu tādā organizācijas ziņā un intrigas ziņā. Un skatītāji arvien vairāk nāk. Un tā, kā tu nokomentētu šodienas situāciju virslīgā, kurā tu esi pats veterāns jau 13. sezona pēc kārtas? Jā. Kā tu noraksturotu? Es teikšu tā, ka šī tā laika ideja 2012. gadā, ienākot arī Metai virslīgā, un toreiz jau vairākus, manuprāt, gadus risinājās sarunas par to, ka virslīgai jādibina savu organizāciju un jākļūst tādai pašpietiekamai. Un varbūt kaut kur trūka tādas pārliecības no klubiem, kad tiešām šis solis jāiet, vai mēs to spēsim izdarīt. Mēs tajā laikā īpaši daudz nedomājām, jauni, azartiski, enerģiski. Teicām, ka tas ir ceļš, kurš jāiet. Pārliecinājām kaut kādā veidā metalurga vecos veterānus, kur ar pieredzi darbojās iepriekš. Viņi redzot mūsu to azartu, ka šis ceļš jāiet, teica, tad, ja jaunie saka, ka tā ir jādara, tad vajag darīt. Tad nosaukumā Metā ir saistīts ar metalurgu? Nē, es vienkārši saku, ka tajā laikā, kad spēlēja Liepājas metalurgs, Skonto, Daugavpils, Ventspils, kaut kādā veidā varbūt tās pietrūka tāda līderības, tad mēs tajā laikā kaut kā mēģinājām to ieņemt. Skaidrs, ka mēs bijām tikko jaunpienācēji, bet diezgan skaļi jau savu pieteikuši. Un noticēju, un es teikšu tā, ka, manuprāt, tā kā virslīga ir attīstījusies šo 12 gadu laikā, šī jau būs 13. sezona, kopš virslīga ir kā atsevišķa organizācija, manuprāt, ir ļoti labs ceļš noiets, un šķiet, ka tas ir bijis arī tāds motivējošs faktors, ka tomēr pašiem ir jāizdzīvo. Un tad tu esi spiests meklēt ceļus, kādā veidā to paveikt, nevis tā vienkārši no kādas mācas organizācijas paradizēt. Es par parazitēšanu un par visām tām lietām, bet kas tavuprāt, nodibinot šo līgu, varbūt kas bija tas galvenais iemesls, kas bija tie galvenie varoņi, kas to sākuma posmu pabīdīja? Es saku, tā jau bija klubu izšķiršanās. Bet klubi paši piedalījās? Dibinātāji ir klubi. Un tā skaitā arī Indriksons, ja? Tajā skaitā arī, tajā laikā arī Skonto, Indriksons. Jo, zinot viņu to ietekmi uz futbolu, viņš atļāvās tādu organizāciju veidot. Tāpēc, ka bija jāmeklē iespējas piesaistīt arī savā veidā papildus līdzekļus, kaut kādā veidā to marketēt visu. Un es teikšu tā, ka tas sākums bija interesants. Tad vairāk virslīgas organizācijas vadītāji bijuši. Tajā laikā bija sākumā Tamisārs, kurš vispār salika to, kopā, nedaudz sastrukturizēja, palīdzēja klubiem, jo tā bija tāda absolūti brīvprātīga iniciatīva. Nevienam neko nemaksāja, vēlme bija izdarīt kaut ko labāku. Un tam jau pēc tam sekoja Melnačs, Normunds, tad Emils Latkovskis, tad īsi brīdi bija Olivers Šlēgls, un tagad pēdējos gadus ir, manuprāt, ļoti veiksmīgi šo visu lietu turpinājis Maksims Krivoņets. Līdz ar to, kas attiecās par arī finansējumu tādu nodrošināšanu un jau tādu mēdīju platformu izveidošanu attiecībā tieši uz virslīgu, manuprāt, Maksims ir izdarījis ļoti labu darbu. Ko gan man šķiet, ka varbūt virslīga līdz galam netiek no Latvijas Futbola Federācijas uzskatīt kā strateģisks tāds partners, jo mans tas ierosinājums savā laikā bija, ja Latvijas Futbola virslīga spēja saģenerēt vismaz līdz 1 miljonam budžetu,
tad Latvijas Futbola Federācijai vajadzētu ar līdzvērtīgu budžeta daļu nākt iekšā, piedalīties un to attīstīt vēl vairāk. Ja? Tad, respektīvi, ja Latvijas futbola virslīga saģenerē 500 000, tad 500 000 piemet arī Latvijas Futbola Federācija. Ja ir 1 miljons, tad Latvijas Futbola Federācija nāk ar 1 miljonu. Ja? Bet, ja tas iet virs 1 miljonu, tad skaidrs, ka Latvijas Futbola Federācija tālāk vairs to neattīst, bet paliek pie tā kaut kāda miljona, ap miljonu. Un tad jau šis te projekts stipri pašpietiekams kļūst. Un es teikšu tā ir tāda ikdienas futbola reklāmas instruments. Jo tomēr Latvijas futbola virslīga, ja mēs skatāmies uz citiem sportveidiem, hokejs, basketbols, tad tās izlases tā ir tāda, kaut kādā brīdī tikai parādās. Ja? Tad, kad ir tās spēles vai atlases tie turnīri. Klubu futbols, jā, viņš tomēr sākās no marta, iet līdz pat novembra vidum. Un tā ir nepārtraukta, var teikt, futbola reklāma, futbola propaganda, ja, saucam, kā to gribu, kas tomēr ir klātesošs un tas kā instruments ir ļoti, ļoti svarīgs vispār Latvijas valsts futbola attīstībā. Ja. Pārēsim pie tavu kluba, pie Metas, ja, te daudz stāsts un tā, tu pats ieminējies, kad vajag tādu veidot. Kurienes tu tā kurienes tev tā ideja radās pašam? Kur tu biji pirms tam un ko tu darīji? Kā tev tas galvā, kā ielēc? Varbūt tev vēl labāk vajadzēja metālu pārdot vai vēl kaut ko. Starp citu tāds domas ir bijušas. Kādreiz trāpīja. Vai kādā šovbiznesā iet varbūt. Jā, šovbiznesā tev varētu sadalīt. Nedaudz vienkāršāk. Bet, kā lai saka, ar sporta veidu droši vien tāpat kā tu kaut kādā veidā saslimst un tad tu kļūst atkarīgs no tā. Ceru, ka labvēlīgā veidā. Jā, tīri pa klubu izveidi jau sāka domas parādīties pusauģu vecumā, 14, 15, tad, kad es pirmo reizi... Klausieties, bērni! 14, 15 gadu vecumā cilvēki zina, ko grib. Nevar būt tās pa klubu uzreiz, bet man radās jautājums, kāpēc Latvijas futbols jauniešu vismaz ir organizēts tik vāji. Tajā pašā laikā pašam kā jaunietim braucot Skandināvijas valstīm, redzot pilnīgi citu ainu. Ja? Un loģisks bija tas jautājums, kāpēc tur spēlē futbolu, kas tādā ļoti labā, civilizētā, var teikt, atmosfērā spēlē gan zēni, gan meitenes. Mums šeit viss kaut kur dzen kā zirgas. Ja? Bieži vien neapģērbti vispār, neorganizēti. Ja? Katrs savos kaut kādos kreklos, ne treniņu forma, ne padzeršanās pudeles, ne kaut kāda ārpus laukuma kārtība. Ja? Tur tas viss bija, un tas uz mani atstāja ļoti lielu iespaidu, un es sāku domāt, kāpēc pie mums tas nenotiek. Un tajā laikā arī ap 15 gadu vecumu mēs sapazināmies ar Andru Rihartu, kopā spēlējām. Kur jūs spēlējat? Futbola kluba Auda. Audā? Jā, un tajā laikā mūs piesaistīja arī kā treneru asistents, kā jauniešu. Kā jūs draudzēties savā starpā? Sētā vienā bijāt? Nē, es jau esmu no Limbažiem, bet es braukāju uz Rīgu spēlēt. Bet Andris no kurienes? Andris ir rīdzinieks. Lūk, un tā mēs caur šo te futbolu arī sapazināmies. Un tad, mēs ik pa laikam kaut kur piepalīdzējām Limbažos trenerim, parādīt priekšā kaut kur bērniem, jauniešiem kādas futbola prasmes. Viņš to darīja Rīgā ar Jurdocenko, kurš jau ir viņa saulē, bet tas bija tāds treneris pedagogs, kas arī uz mums atstāja ļoti lielu iespaidu. Un es teikšu tā, ka tad, kad mēs jau tādu apzināto vecumu, ap 20, mēs sapratām, ka no mūs nekādi dižie futbolisti nesanāks. Sākam domāt par plānu B. Tev ir jāsaprot, kur tu vari aizsniegties. Mans mērķis kā futbolistam varbūt bija AC Milan. Skaidrs, es sapratu, ka tā futbola skola, kas man bijusi Limbažos, ar to nepietiks. Izvēlējāmies citu ceļu un sākam darīt. Kā jūs sākāt tieši? Piemēram, Apple vai Microsoft vai vēl kaut kur sākuši garažā bija. Ja? Kur jūs sākāt? Mums pieaicināja, bija tāds futbola klubs Alberts, ne Jurdocenko futbola skola. Es zinu, tur Olafs Pulks tagad ir. Ja? Nē, tas ir cits Alberts. Vēl viens. Ir FK Alberts. Ja? Tāpat kā tagad mums kaut kā 3-4 RFS ir, tāpat vairāk Alberts. Un tad, mēs bijām uz 2 mēnešiem treneri, tad mūs atlaida.
mēs nemācījām, acīm redzot, pietiekoši labi tur organizēt to, ko viņiem vajadzīgs. Bet tā bija ļoti laba mācība. Jā, es varu teikt tā, ka tas iespējas no tādām organizācijām, ka tajā laikā Skonto ļoti labi organizēta jauniešu sistēma, mašīna, var teikt. Es jau pats biju klāt, es redzēju to visu. Tālāk Genādija Šiķika futbola skola bija tāda, kur notika ļoti labs skautings. Jā, tad Skonto organizētība, Šiķiks, tad Skonto bija tāda sistēma ar visu, kā tam vajadzētu būt. Tad Genādija Šiķika futbola skola, kur nodarbojās ar ļoti labu tādu selekcijas darbu. Trešais Juris Docenko kā treneris, kurš bija ļoti labs, izcils tiešām pedagogs, un viņa vārdā arī ir šobrīd treneris pedagogs balva nosaukt, jā, kā Juris Docenko balva. Un šī tā ārzem pieredze kā pusaudzim. Tas mūs viss kaut kādā veidā formēja, un jā, mēs savus pirmās treneru gaitas, organizatoru gaitas iesākām tajā FK Alberts, tad futbola kluba Auda. Un tad tā ideja bija par kaut ko vairāk. Tad kaut kā nevienojamies. Tas tā baigi nestand. Tas jauns gurķis vispār. Kāpēc kabatā? Nepelni kaut ko. Jā, nav nekā. Jā, un tu vienkārši paņem un izdomāji. Labi, tas arī 10 gadus ir jādzīvo vienkārši istabā ar iztiku 30 latiem. Nevairāk. Tie bija 10 gadi. Tad 10 gadi tikai jādod organizācijai. Jā, un man tāds pats stāsts arī bija Andrim. Viņš dzīvoja pie saviem vecākiem tajā laikā. Tad no 19 līdz 28 gadu vecumam es dzīvoju Mežciemā pie tantiņas, var teikt, savas vecās mammas, kura man, man nav viņa vecā mamma, ja, tad vienkārši man ieteica, viņa izīrēja tajā laikā istabu Mežciemā savā dzīvoklī, viņai bija 3 istabu dzīvoklis, viņa viena istabu. Tā kā tev tā jaunība bija smaga? Es neteikšu, ka smagi ģimene man rūpējās un tā tālāk. Viss bija ļoti labi, bet jā, viss, kas jebkurš eiro, kurš bija, mēs netērējām nekādiem ceļojumiem vai drēbēm. Mēs to visu atdevām futbola klubam, jā, lai tas varētu vispār iesākties. Aizņemamies naudu. Kā tas ir? Kā es izdomāju? No nulles kā var ar 30 eiro? Tur miljonāri bija, kas netais klubu. Savā laikā tāpēc jau arī bija, ka mēs... Kur jūs naudu ņēmāt uzreiz, lai to visu izdarītu? Mēs aizņēmāmies un nopirkām. Kā var aizdot? Tev kaut kas jādod pretī. Mēs nopirkām vārdus, aizņemt to naudu. Bija tas stāsts tāds interesants, jau šeit 18 gadu, šogad 18 gadu klubam. Un šo te stāstu es arī stāstīju, ka tad, kad mēs gribējām pieteikt Latvijas Futbola Federācijā pirmās līgas komandu, 2007. gadā, tad 6. gada beigās mēs teicām, nodibinās klubs, mēs esam gatavi startēt, jo tad bija līgas reorganizācija un varēja pieteikties pirmajai līgai. Un mēs tā kā piesakamies, un tas pirmais jautājums no Mežecka un Skredaļa tajā laikā, kur jums prezidents? Jā, es saku, mums nav prezidents. Es saku, ja jums nav prezidents, tad jums nav klubs, jo jūs esat 2 bomži, jā. Tā tas arī ir. Tad mēs bija tāds, man pazīstams Limbažos tā laika uzņēmējs Oļegs Kamkins. Un viņam bija BMW, un viņam bija ādas jaka. Tad mēs ar Oļegu vienojāmies, ka viņš mums palīdzēs, ka viņš būs prezidents. Jā. Tā laika bija svarīgi, lai būtu BMW un ādas jaka. Jā, tajā laikā tas bija svarīgi. Un tad Oļegs aizgāja uz federāciju, pateica, ka viņš ir prezidents, un tad mūs akceptēja. Tā kā 3 gadus Oļegs ļoti daudz mums palīdzēja, arī kaut kur finansiāli, jā, bet viņš iedeva to nopietnību, ja, ka šiem te jauniešiem ir kāds aiz muguras nopietna seju, BMW un ādas jaka. Ja, cits, bet, laika gaitā jūs nodibinājāt, strādājat ar Andri, ja, teiksim, no kurienes jūs smēlaties to ideju, kā to klubu uzbūvēt? Vajag tā kaut kādu, nevar vienkārši atnākt bombas un to izdarīt. Es teikšu tā, varbūt kaut kas varbūt tas ir dots tīri ieraudzīt vairāk, kas ir apkārt. Jā, jo es teikšu tā, ka zināšanas nebija. Un es teicu, jau daudziem es teicu, ka tas ļoti labi, ka mēs nezinājām daudz, ko mēs nevarējām nobīties. Lūk, un es teikšu tā, ka ko es jau minēju, šīs 3 organizācijas tepat Latvijā, viņas vajadzēja kaut kā sakombinēt, viņas bija
izkaisīts, tad Skonto varbūt trūka kaut kāds tas miers, tāds pedagoģiskais, saprast to, ka futbols arī var būt masu sporta veids, nevis tikai elitārs, ja? Jo tur vairāk vai mazāk tikai koncentrējas uz to. Mums vajag medaļas un kausus, ja? Bet futbols ir daudz lielāks. Jo spēlē principā profesionāli tikai 1%. Ja? Un, savukārt Jurim Ducenko šī pieeja bija tieši tāda. Ja? Un, savukārt ar tādu selekciju un tādu organizatorisko prasmēm daudz nodarbojās Genādijs Šiķiks. Nu, un tad es teicu, kā jaunietim braucot, sākot ar 13, 14 gadu vecumu, braukājot uz šiem ārzem turnīriem, tur bija viss kā uz paplātes. Ja? Tikai smelies idejas un mēģini realizēt to šeit. Tu sāc ar saprast vispār, kas ir organizācija, kādas ir viņa mērķi, viņa misija. Tajā laikā jau nevienam nekas nebija. Ja? Bija prezidents, aiz muguras kaut kādi treneri un tikai rulējam. Tavā laikā Rafs vēl bija? Nē, īsti nebija. Kaut kādas tur tās bija palikušas. Es zinu, ka man 90. gada sākumā kopā ar Māru Šmitu, kas bija Rafa, viņš jau bija arī regbijā, un pēc tam viņš pārgāja futbolā. Bija iespējas man arī izveidot tā kā tev tādu klubu, bet es tā kā nolēcu. Bija brocēni, un bija basketbola komanda, un tad, es to futbolu nesapratu. Tos organizāciju, kā jūs tur, teiksim, toreiz jau tie zelta laiki bija futbolā, ja godīgi sakot. Tāda laika nekad nebija. Jums tas iedeva iedvesmu? Es teikšu tā, mums varbūt tās, kas šodien trūkst jauniem veidojumiem, manuprāt, liela daļa, var teikt, ret kurš spēlē ar spēcīgiem klubiem. Tad ret kurš varbūt grib nospēlēt ar metu un atrauties ar 20, 15, 0, piemēram, pa kaut kādiem jauniešiem. Mēs tajā laikā lidojām apakšā zem Skonto. Mums gāja ar 20-1 pāri mūsu spēlētājiem. Kā to pārdzīvot varēja? Pēc tam ieraugt? Nē, mēs ar citu tajā laikā vispār nelietojam alkoholu, tā kā nemaz. Ja. Mēs bijām sadarējuši ar Andru, ka mēs nelietosim. Tā ir tāda motivācija un vēlme kaut kādā veidā tomēr pierādīt, ka mēs spējam arī kaut ko vairāk saprast. Jo es teikšu tā, ka tajā laikā Skonto un Šiķika futbola skola, viņas bija balstītas ne tik daudz, varbūt tikai uz tādu super metodiku, bet tiešām savākt vislabākos. Ja? Un tad, principā, ja tu pieliki klāt nedaudz darba, tu jau varēji nedaudz konkurēt. Ir skaidrs, ka, piemēram, spēlējot tur ar daudzām komandām, tu vienkārši saproti, ka tev būs bezcers. Ja? Tu ar Skonto 13 tu vari cīnīties, bet ar Skonto 1 līdz Skonto 10 tev vienkārši nekāda varianta nav. Ja? Bet īsti jau dzīve pēc tam pierādīja, ka tā sāls slēpjas kaut kur citur. Un ka ļoti svarīgi ir tāda realistiska sajūtas radīšana ģimenēm un tam futbolistam. Jo tev bieži vien, ja tu tikai jaunatnē visu laiku vinnē un viegli to spēj izdarīt, tev rodas tāda ilūzija, ka tu esi pats labākais un ka tev viss viegli sanāks. Ir tāda ilūzija Latvijā vispār jaunatnē? Jā, tāda mēdz. Tas ir saistīts ar to, ka notiek ātra specializācija? Ko tas ir? Tā vēlme bieži vien liela daļa izvēlās piederēt kaut kādam stipram kolektīvam un principā piespēlēt, nevis pašveidot to spēku. Ja? Kaut kādā veidā mums tas latviešiem ir tā izvēlēties kaut kādu vieglāko ceļu kaut kur. Ja? Skaidrs, ka es teikšu tā, līdz 12, 13 gadu vecumam es nesteigtos. Ja? Tur, kur tu esi, tuvāk mājām, ja tev tas metodiski tīri treneris var izdarīt un pievērst uzmanību, un mēs redzam, ka lietas iet uz priekšu, tad kaut ko šausmīgi mainīt un skraidīt no klubu uz klubu es neredzu. Es saprotu, tev ir izveidojusies jau tagad tāda sistēma, ka tu jau ar acu ienāk tev un tu redz, viņš būs futbolists vai nebūs. Ir jau tev izveidojies? Protams, ka nedaudz vairāk ir. Tad, kad mums savā laikā Guns Indriksons prasīja, tas bija 2007. 2008. gads. Tur arī interesanta situācija. Mēs aizgājām vispār prezentēt pie viņa, kā mēs redzam klubu attīstību. Ļoti interesanti. Gan, tad man līdz tam laikam jau arī novecojis tāds PC, ja, klēpdators. Ja.
Un es viņu tagad gribu attaisīt vaļā. Viņš man saka, tā, to tu taisi ciet, tas nes tu, to tas kompjūteris ir izdomājis. Ja? Pat tā jau viņš jau zināja. Ja? Viņš teica, to ne... Mākslīgais intelekts. Jā, to viņš teica, taisi ciet, tagad izstāst, ko tu domā. Bet es saku, es taču tur esmu pats ielicis savus zināšanas, mēs esam uztaisījuši prezentāciju. Nē, viņš teica, man tas viss neinteresē. Jā, viņam neinteresē nekad tās tehnoloģijas. Nu, lūk, un es neteikšu, skaidrs, ka viņam patīk vienmēr tajās sarunās tev pasist un paskatīties, kā tu reaģēsi uz to, ka tev tā pasaka, tu gatavojies, sēdēs, tu prezidentam tagad prezentēs, un viņš saka, taisi ciet man. Pirmais jau iedod papīru. Tagad tev ir viss, kas galvā. Jā, un tu uzreiz esi tā kā ar baltu lapu, jā. Nu, tad skaidrs, ka arī teiksim, Indriksons viens no vēl vieniem tiem jautājumiem, kas viņam parasti bija, nosauciet mani savā organizācijā transfer spēlētāji. Kurš jums būs transfer spēlētājs? Ja? Un tad mēs tur ar Andru nosaucam. Nu, protams, ka mēs tajā laikā neko nesapratām. Ja? Mēs nosaucam cilvēkus, kuriem principā, šodien es šos cilvēkus nenosauktu, un es godīgi pateiktu, ka mums nav tādu. Ja? Bet tajā laikā es biju iedomājies, ka mums ir, ja? Vienkārši dēļ tā, ka tu neko nesaproti, ja? Pa lielam. Un šobrīd jau arī tā situācija ir līdzīga, bet kas man varbūt pārsteidz tas, ka šodien tomēr tas informācijas pieejamība ir citā līmenī. Ja, un to var daudz vairāk uzzināt, daudz vairāk saprast un izanalizēt šos spēlētājus savus. Bet ja tu dzīvo, man grūti pateikt, tā diezgan noslēgta, norobežot uz Rīgu, ret kad atbrauc, nebrauc uz elites turnīriem ārzemēs, nesaproti, kas notiek 10, 11, 12, 13, 14 gadīgo bērnu metodikā, spēlēs, kāds vispār ir līmenis. Tad tev sēžot, es nezinu, tepat varbūt kaut kur Pierīgā šķiet, ka tavs bērns ir baigais meistars. Jā, skaidrs, ka viss būs kārtībā. Un šobrīd nevar jau arī tas savā laikā, kas mūs arī transformēja un kas mums arī Latvijai jāsaprot, ka jābūt arī kaut kādiem faktiem, uz ko tu vari balstīties, ja tu prognozē. Kas ir tavi fakti? Fakti ir, mums šobrīd, es teikšu tā, vienīgais fakts ir tas, ko mums bieži vien ārzem klubos, un piemēram Fulham klubā viens no akadēmijas līderiem un vispār Anglijas futbolā viens no līderiem Hugh Jennings. Viņš savā laikā atbildēja uz šo pašu jautājumu, ko es uzdevu. Es teicu, kā jūs prognozējat šo Premjerlīgas potenciālo spēlētāju, ja, ieraugot viņu 12, 13, 14 gadu vecumā? Viņi teica, mēs vienkārši viņus salīdzinām ar mūsu iepriekšējiem Premjerlīgas spēlētājiem. Šobrīd mums tajā vecumā. Jā, tajā vecumā. Mums nav šīs bāzes, mums neeksistē. Mēs esam daudz informācijas meklējuši pa Pahariem, pa Bleideļiem, pa Koļinko, pa Stepanoviem. Mums pat, tad, kad mēs sākam trenēt un darīt, mums nav ne metodiskās bibliotēkas, ne grāmatu. Šobrīd jau tā situācija mainās. Kas ir tie rādītāji? 12, 13, 14, kurus vajadzētu salīdzināt? Skaista spēle sākas ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeigties malā. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Tie ir tie paši, ko bieži ko skaut arī ņem. Jā, protams, testi, fiziskie rādītāji. Kas ir futbolā vajadzīgs? To, ko tu bieži vien saka, arī ģenētiskie rādītāji, ja, kā viņi augs. Arī vecāki kādi, jo kādreiz jau skatījās pēc nākamais, protams, šobrīd ļoti daudz skatās attiecībā uz to, kāda ir spēles izpratne, kā vispār saprot spēli. Jā. Tad ir, protams, ļoti liels tehniskais aspekts, jā, kā spēlētāji, cik daudz laika pavada. Šobrīd es teikšu tā, ka tā situācija mainās. Tomēr, jā. Jo mēs savā laikā arī ar to pašu Raimondu Krolu un 2000, 2001. Gada dzimušiem un tagad visiem jaunākiem mēs ieviesām arī šos rīttreniņus, papildus treniņus, kur daudz individuāli strādā. Mēs rekomendējam bērniem, jauniešiem meklēt papildus iespējas ar
piemēram, Koirver coaching, ja, kas ir Will Koirver izstrādāt metodiku tīri uz dažādām mājkustībām, bumbas vadīšām, virzienu maiņām. Tagad YouTube tādas tehnika vispār nebija iedomājies, ka tāda vispār var uztvert. Teiksim, paskatās, bet atkal es runāju par to ilūziju, ja, to, ko mēs runājam, ka viens ir iemācīties bumbu fantastiski pārvaldīt, cirka arī daudz pārvalda bumbu. Un otrs ir izmantot spēlē. Un nākamais, kāds būs viņa raksturs, kāds būs šīs te īpašības, cik viņi realistiski vispār uz to visu skatās. Ja vecāki apkārt visu laiku ir stresā, nepārliecināti un visu laiku ir tas fons, ja, ka katra reize... Protams, mēs taču redzam, ka iet uz spēlēm vecāki malā, viņi nav atnākuši priecāties, bet viņi atnākuši nervozēt. Ja? Tā ir lielākā problēma visos sporta veidos. Un pēc tam brīnās, ka tas bērns ir nervos. Loģiski, ka viņš ir nervos, tāpēc, ka vecāks ir nepārliecināts. Viņam šķiet, ka šī spēle attiecīgā izšķirs viņa bērnu karjeru. Tas ir pilnīgs muļķības. Jā. Jo mēs redzam, ka Latvijas izlasē šodien, ka mēs paskatāmies, kas ir izsaukt. Es teikšu tā, viens no maniem... Par Latvijas izlases iesim tālāk. Es gribu tomēr to metu, tavu gatavošanās metodu. Tomēr tu esi mums tāds pionieris. Labi, Skonto bija vecā sistēma, viņi tur bāzē dabūja no Padomju Savienības visu to bāzi. Jūs tomēr sākāt no nulles, un tā ir pilnīgi dažādas lietas. Es, kad savā laikā vēl spēlēju gan futbolu, gan basketbolu, toreiz es kaut kur biju izlasījis, ka holandieši trenējās 1-1 futbolā visu laiku. Tas 80. 90. Es domāju, tā baigi neinteresanti. Ja? Bet principā, skatoties no šodienas, tas ir galvenais. Vai tu vari apspēlēt, vai tu vari nosegt. Pēc būtības. Ja? Jūs tāda metodika... Tā laikā tas nebija populāri. Es nezinu, vai tagad tas ir. Mēs uzreiz to, ko mēs izdarījām pašā sākumā, mēs treniņos principā uzreiz sadalījām bērnus daudz, atbilstoši viņu spēju līmenim tā brīža. Tad pirmkārt, ja, lai viņi viens otru nemocītu, lai viņiem attiecīgo prasību līmeni varētu arī tā kā iedot. Otra lieta - mazās grupās. Tad 2-2, 1-1, 3-3. Ja. Šīs spēlītes nevis kā mums bija pierasts treneris Slings. Negribu uztaisīt 3 laukumus, bet uzliek vienu. Un 6-gadīgie skraida. Tur, es nezinu, 8-8. 12 cilvēku. Jā, 8-8 vai 11-11 spēlē maziem vārtiem kaut kādiem. Tur mocās. Ja. Es biju uz vienu klubu apskatīties, kā bērni jaunieši trenējās. Tad es teicu, jums vesels laukums stāv tukšs. Jūs spēlējat U7 vecumam 8-8. Kāpēc? Mēs tur, es nezinu. Izrādās viņiem vārtu nav. Nākamais treneris. Futbolam, tik bagāti. Treneris vienkārši slings un negrib sataisīt tā, ka 3 laukumi ir, viena laukuma vietā. Tās lietas un vēl viena ļoti svarīga lieta. Mēs braukājām apkārt, braucām pie klubiem, lūdzāmies, lai mūs paņem, jo mēs jau nekas bijām. Ja? Tad viens turnīrs bija tāds, kas bija Zviedrijā, ka ir vadošā akadēmija, Broma Poikarna. Mēs 5 gadus rakstījām e-pastu, zvanījām. Sastajā viņi paņēma. Mums sanāca U10 vinnēt to turnīru. Ja? Un tad sanāca tā, ka... Un tad jau viss Skandināvija, viss ceļi atvērās. Jā, bet es jau teicu, it kā liekas, ka 10 gadu vecumam rezultāts nav svarīgs. Ir svarīgs. Bet es teikšu tā, tajā elites līmenī kaut kur, lai tu dabūtu šo te vārdu, ka tev ir konkurētspējīgi bērni jaunieši, tev arī ir jāspēj kaut ko pierādīt. Ja? Un tajā ziņā tas Skandināvijas līmenis atvērās tieši tad, tas bija 2012. gads. Ja? Mēs 5 gadus... Tas bija tāds pirmais jums panākums. Jā. Un tad jau tā situācija bija citādāk, bet savukārt no 2008. gada mēs sākam sadarbību ar AC Milan nometnēm. Tad 11 gadus, sākot ar 2009. gada. Jūs braukājat uz turieni? Nē, mēs vedām šeit treneris, kas arī neviens to iepriekš nedarīja. Mēs vedām Milānu treneris, taisījām nometnes tajā laikā. Protams, kāda bija starpība? Uzreiz? Es teikšu tā, ka starpībā tas, kas mums atvērās... Pavēr vaļā, jā. Kas tieši? Pirmkārt, tas, ka tajā laikā mēs tā visu laiku domājam to futbolu, tā kā mēs bijām trenēti. Ja? Es nezinu, padomu futbolu apmēram. Tur vispār nesapratām, kā futbols sastāvā. Tur tas akcents tajā laikā bija tiešām uz sadalīts
Lai arī šodien diezgan smieklīgi tas izklausīs, bet mēs pat nesapratām to, ka futbols visā Latvijā mēs nesapratām. Un neviens nevarēja atbildēt uz to jautājumu, ka futbols un vispār sporta spēles ir sadalītas darbībās bez bumbas un ar bumbu. Ja? Un tad šis te pārslēgšanās laiks mums bija katastrofālā līmenī. Mums viss tika lēni. Ja? Un tad Milāns tajā metodikā tas bija nereāli akcentēts, ka šī te darbība pārslēgšanās saistībā ar koordināciju, ja, un visu lēmumu pieņemšanu. Tad, ja tu bumbu apturi, tad tu kaut kam pārlec atkal pie bumbas, ja, tad šīs te darbības jau refleks veidā tika veidotas. Ja, un tas bija tas, ja, ko mēs teicām, mēs vispār neesam par to domājuši. Kurš gads tas bija? Tas bija 2008. gads, jā. Tas nemaz ne tik nesen, ja, bet liekas, ka tas principā, šī tagad futbola izlase ir jau tie sākot no 8. gada gatavotie. Pēc būtības. Jā, tur bija 2001. gada zimušie, kas tagad nāk iekšā. Jā, tad jūs to metodiku. Tad notiek tā maiņa. Tā metodikas maiņa. Kādreiz Stepāno un viss Pahars trenēja vienā metodikā un Verpakovski. Es teikšu tā, ka arī ārzemēs tajā laikā pievērs uzmanību daudzām jau citām lietām. Tad, kā es teicu, tad trenēja daudz dažādas instinktus, ieradumus vispār, lai nebūtu jāizmanto laiks domāšanai. Ja? Tad lēmumu pieņemšana stipri ātrāk. Tad viņi jau instinktīvi tad atpazīt dažādas situācijas, komunicēt uz laukumu jau stipri saulaicīgāk. Ja? Un tas viss, šī te metodika, principā ārzemēs arī nevis tikai augšējā līmenī, ka futbols ir sarežģīts, tad tika nolaists lejā jau bērnu jauniešu futbolā. Varbūt ne ar tik sarežģītiem uzdevumiem, bet elementāri, teiksim, bumbas, kaut es nezinu, rokās vai kājās apturēt, pārlekt pāri mietiņiem atpakaļ un atkal aiziet ar bumbu. Ja? Tad šie te refleksi, ja, kas tik bērnos attīstīti un tur, tad to arī daudz efektīvāk izmantot arī dažādas mājkustības. Ja? To, ko tu minēji, kas ir baigi būtiski, futbolistam 1-uz-1 vienkārši apspēlēt. Ja? Un tad šī virziena maiņas izraustīšanas. Jā, un tas mums bija viss. Pieskaņoties aizsargam, kā viņi apspēlēt. Un tās ir tās lietas, ja, kas uzreiz principā, milzīgi iespaidu atstāja mums uz visu metodiku un bērnu trenēšanos. Pārējie klubi? Pamodās pēc 8 gadiem. Jā. Tagad jau ir labāk. Iesim pa metu. Es nezinu, es pats to neesmu lasījis. Man kolēģis pateica, ka metēji viens uzdevums kļūt par virslīgas čempionu. Ja? Bija tāda saruna, kaut kāda mērķis tāds. Bet tev vienmēr ir publisks. Viņi žurnālisti vienmēr patīk, ka 2000, kurš tur es jau aizmirsu, kurš tur 20. gads bija minēts. Ja? Tāda. Tev, ja tu kaut kur piedalies, tu vienmēr gribi uzvarēt. Tu gribi uzvarēt. Ja? Skaidrs, ka šeit, lai tu uzvarētu, tad, ja mēs paskatāmies pagājušā gada čempionu, U21 vecums, RFS pagājušā gada neizmantoja principā nevienu minūti. Tad Latvijas, kurš ir jaunāks par 22 gadu vecumu, laukumā principā tad viņš nav futbolists. Neizgāja. Ja? Tad viņš nav futbolists. Tas ir stāsts par ko. Tā varbūt tās ir tikai daļēji RFS klubu, teiksim, atbildība, ja? vai vaina. Ja? Bet jautājums ir tajā, ka mums tā jauniešu sistēma, acīm redzot, nav pietiekoši spēcīga, lai mēs sagatavotu drošu 19, 20, 21 gadīgu spēlētāju, kurš var spēlēt čempionu komandā. Bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz Valmieru, vēl gadu atpakaļ, tad Krols bija vadošais spēlētājs. Krols jau jūs spēlētājs. Bet Krols ir atsevišķs stāsts arī par viņu. Es gribētu atgriezties. Tur bija vēl U21 izlases spēlētāji. Jā, bet es gribēju, mums tā saruna baigi, es domāju, mēs vēl kāds 3 stundas varētu runāt, mums diezgan tā. Tu labi izklāstīji to problēmu, kad tu iesāki. Man interesē, kā tev tagad ir, kā tu varētu varbūt novērtēt, vai Latvijā ir futbola gēns salīdzinot ar Eiropu, vai tomēr? Ir tomēr. Ir. Kāpēc viņš netiek izmantots? Kur viņš paliek?
Redzi, arī tur ir daudz dažādu aspektu. Pastāst, es gribu zināt, tu tomēr katru dienu strādā viņiem. Pirmkārt, šobrīd, ja mēs skatāmies tajā laikā, tad, kad Indriksons ar Skonto strādāja, tad tajā laikā šī gatavošanās un kluba struktūra jauniešu klubam Skonto viens treneris uz vienu vecumu bija atbildīgs. Ja? Varbūt vēl viens tur, vadīja kaut kādas tās otras komandas. Lielajā komandā bija galvenais treneris, treneru asistents, vārdsarga treneris, fiziskās sagatavības treneris un varbūt viens masieris vai fiziskais. Tad 5 cilvēki. Ja? Šodien, ja mēs paskatāmies šo personālu, kāds strādā jauniešos, kaut vai, mēs nesen bijām atpakaļ uz turnīru arī Spānijā, Southampton, U13 vecums. Ja, tur ir Pahar klubs, ja? Tur ir 10 cilvēku uz to 13-gadīgo komandu. Manchester United, ka mēs savā laikā braucam ar Varslavānu uz pārbaudi, ja? 16 cilvēku skatās U15 komandu. Ja? Reāli iesaistīts 16 cilvēku. Tas ir biznes, futbols ir biznes. Kā tu vari Latvijā nodrošināt 16 cilvēkiem algu? Jā, bet mums nevajag 16, ja? bet vismaz 4, 3 uz vienu komandu vajadzētu. Kur to ņemt? Kur viņas ņemt? Jautājums ir sekojošs. Tātad šodien, ja mēs skatāmies uz šo vispār jauniešu sportu sistēmu, tad tomēr mums vajadzētu arī paskatīties nacionālām izlasēm. Tad, ja mēs ņemam futbolu nacionālā izlasē, tad nacionālās izlases spēlētāji šobrīd izsaukti. Man liekas, 26 cilvēki ir izsaukti. Ja? No 26 cilvēkiem tādas sporta skolas, pašvaldības valsts sporta skolas pierakstu var piedēvēt 3 tikai. Pārējie visi kaut kur izbraukuši? Ja? Ne, pārējie ir uzauguši privātos klubos. Privātos, jā. Tu starp privātu un pašvaldību. Jā. Jums ir spēcīgi privātā. Bet jautājums valda ir par to, ka principā Latvijas nacionālās izlases gatavošanā nodarbojas privātie klubi. Jā, un manuprāt, tas nav pareizi. Tad mums šos līdzekļus tomēr vajadzētu. Kāpēc nav pareizi? Bet tā ir profesionālākie privātie. Latvijas nacionālā izlase, tā ir Latvijas galvenā komanda. Vai tas ir basketbols? Un jāgatavoja pašvaldībām un valstī? Mums visiem ir jāpiedalās kopā. Nevar būt tā, ka tad jūs tur strādājat tikai profesionāli pagaidu. Tad šis Uldriķis, Krolis un tā tālāk, viss, kas vai Gutkovskis, ja, kas mums ir, ko mēs tagad sagaidām, ka viņi būs tagad baigie meistari, Matrevics un tā tālāk, ja, ka viņi nospēlēs un mūsu valsts darīs lepni. Pašvaldības vai valsts līdzfinansējums praktiski šajos audzēkņos nav. Tāpēc, ka futbols ir atsevišķi. Ja? Jā, mums ir 15 miljonu budžets. Valde nav stāsts par to, tad kamēr šie bērni ir jaunieši, tad mēs viņus audzinām kopīgi. Jā, pēc tam, kad tu pareizi saki profesionāls, pa profesionālu es tev absolūti piekrītu, pa profesionāli uzņemās rūpi klubs. Un tur nav nekas slikts, ja, tas ir absolūti pareizi. Bet tai pašā laikā... Cik man tad vajadzētu valstīm pašvaldībām? Līdz 18 noteikti, jā. Kamēr viņš ir sporta skolas vecums, jā, tikmēr tomēr mums jau tagad no 14-15 brauc visu prom, neredzot... Tāpēc, ka viņi netic, jā, basketbolā netic jau vairs tajā sistēmā. Nē, viss, jā. Tie laiki beigšu. Kā ir futbolā? Futbolā ir dažādi. Futbolā es teikšu, ka abi ceļi ir iespējami. Mums šobrīd arī 2 spēlētāji 16-gadīgie aizbrauc. Viens uz Pārmu, otrs Dinamo Zagreb klubu. Un es viņiem arī nevaru pārmest. Es teikšu tā, ka... Jūs kaut ko dabūjāt? Tur ir jaunieši pārējais. Ja, bet ir tāds. Tad, kad viņi parakstīs profesionālu līgumu, tad arī kaut kāda audzināšanas naudas būs. Jā, skaidrs. Jums tur ir kārtība. Basketbolā tādas nav. Jā, tā kā tādā pusē. Par metas mums tiešām vajag daudz ko jāizrunā vēl. Par metas šī gada virslīgas plāniem. Pagājušajā gadā jūs tā knapi, kā saka, vīlaties sevi. Viss gads knapi. Jā, bet tu, kas varbūt tev pietrūks šobrīd? Ja pagājušajā gadā tas labi sācis, Liepāja vinnēsies. Kā tu redzi šo sezonu no savas? Tu esi diezgan kritisks. Mērķis ir nemainīgs. Noturēties augstākā līgā? Mēs vēlamies būt augstākajā līgā. Protams, turpināt to ceļu, jo mēs uzskatām, ka tas arī veicina futbolistu sagatavošanu
Latvijas, pirmkārtam Latvijas nacionālajai izlasē, ja jaunie spēlētāji, mums tas modelis ir tāds, ka mēs tomēr dodam iespēju spēlēt, piemēram, ar Liepājas starta sastāvā izgāja 2006. Gada dzimušie, ja? Tad viņiem vēl nav 18. Nav viņiem vēl 18. Jā, es saku, Viņiem ir šie profesionālie līgumi, bet viņi ir parakstīti ar vecākiem. Ja? Tad šis trīspusējs līgums, tad, kad ir 18, tad var pārslēgt. Es zinu šitos storijas, jā. Lūk, es teikšu tādu, mēs to ceļu skaidrs, ka mēs riskējam, mēs redzam, ka tie puiši līdz galam varbūt visu spēli nevar nospēlēt, ja, bet šogad varbūt, un kas ir varbūt nedaudz tā kā pamainījies, ir mēģinājums piesaistīt arī kādas pieredzējušas spēlētājs, 1-2 tādas pieredzējušas, ja, kas ir, Daniels jaunos bišķiņu pieskat, jā. Kas var arī, jā, nedaudz tā kā treneru funkciju tādu uz laukumu izpildīt, kaut kur iedot nedaudz iekšā, ja, varbūt tas kaut kādu iedot, jā, kaut kur apstāties, ja, nosvērt, varbūt pieturēt bumbliek reizi, ja, un tas tomēr maina šo situāciju, un mēs skatāmies modelī, kur tikai jaunieši, tad arī tā būs, jo, ka mēs ļoti, ļoti riskējam. Kāds plāns ir? Plāns ir... Sešinieks? Principā, vai tu esi 8. vai tu esi 5. Starpības nav nekādas. Labi, bet tu zini, arī tos ciparus jāskatās. Jā? Ja tu esi 5. tad jau tu esi tuvāk tur jau kausiem. Skaidrs, ka uzdevums ir tāds nepārspīlēt ar finanšu apjomu, bet tai pašā laikā sasniegt maksimālu rezultātu. Maksimālu rezultātu, jā, jo mēs šobrīd iet pa galu, pa kaklu un izlikt mērķi Eirokauss un aiziet līdz, es nezinu, uz risku pie kaut kāda 2 miljonam, tu var arī nepietikt, jo mums nav tāda, kur atkal pasmelties finanses šobrīd. Gan jau. Es gribētu vairāk par to, par tiem, kaut vai par to Kroli, ja, bišķiņas. Mēs tā kā arī bildi kopā uztaisījām, ka viņš brauc. Kā tu vērtē? Bija pareizs ceļš viņam, vai tomēr vajadzēja bišķi viņu te vēl pieturēt? Ko nozīmē? Mēs jau viņu palaidām uz Valmieru. Es domāju, tev kā viņa audzēkne, kas viņu uztrenē. Es viņam pats personīgi jau zvanīju, tad, kad tur tās brieda, ka viņš varētu tikt izīrēts un tā tālāk. Es skatos kā klubs, un es teicu Raimondam, ka es viņam nepārmetu neko, ja viņš arī izvēlēs. Es uzskatu, nekas slikts tur nav. Ka viņš šito iziet, ka viņš nosēdēja sezoni malā. Bet jāsaprot, ir viena lieta, ka pa 1,5 miljonu tajā līmenī pērk treniņu maisu. Jā, pat pa 10 miljoniem pērk Konus, kurš būs vienkārši sparinga partners tam, kurš maksā 23 miljoni. Ja? Tāda ir realitāte. Ja? Tāpēc līdz ar to tev jāsaprot, ka tam mentālam stāvoklim jābūt ir ļoti, ļoti spēcīgam. Un vērtējot šo situāciju, ja, skaidrs, ka nav viegli dzirdēt, ka tu esi 6. izvēle, ja, un tev tur kritizē, un tu tur esi tālu. Tu gribi spēlēt. Tas tāds kopums. Bieži vien spēlētājiem ir kaut kur padomdevējs viens, tad ir kaut kāds aģents otrs, tad kaut kur ģimene, tas šitais, tad tas. Ja es skatos no kluba viedokļa, mans ieteikums viņam bija aiziet pie Specijas un pateikt, es nekādu īri negribu. Es vēlos cīnīties par vietu. Tur pat palikt, ja? Jā, es vēlos klubam izdarīt visu, lai klubs paliek sērija B. Ja, un palīdzēt, cik vien es maksimāli varu. Ja, un spēles laiks, tas saprast to, ka tas ir tikai un vienīgi atkarīgs no manis. No viņa paša. Bet es teikšu tā, ka, un tas es domāju, ka kluba kontekstā varētu arī kaut ko pamainīt, ja, jo tad, kad viņš prasīja šo te viņu izīrēt, tur jau situācija vienkārši tie, kas prasa izīrēt sev. Un negribu tu no komandas treniņiem izolēs. Tu skrien pa apli, tur kaut kur vingro, kaut kādā džimā un tā tālāk. Tur tā situācija... Tā nepareizi padomdevēji? Varbūt jau, ka viss aizies, bet šobrīd skatoties arī to Čehijas variantu, bet tā jau viņš izlasīja arī te 5. ritenis. Diez, kas nav. Es jau tā bildes tāds paskatos. Es gribu, lai Raimonds psiholoģiski maksimāli ātri atjaunoties un dabūt tādu ritmu, bet skatoties arī fotogrāfijas, es viņu tomēr pazīstu no 5 gadu vecuma. Es kaut ko vairāk viņa sejā nolasu, ka ir tā nervozitāte un neapmierinātība ar sevi. Un tas ceļš nav viegls. Bet saku, tas nav pār ātri, ka viņš nav nobriedis vēl.
Pahars aizbrauc. Bet kāpēc, lai nobriedz? Mums Spānijas izlasē spēlē 17-gadīgs puika. Nē, nevajag skatīties, es domāju, no tāda viedokļa. Kāpēc viens var, otrs nevar? Tad viņš nevar. Šodien, acīm redzot, nevar, vai arī nav pietiekoši motivātoru blakus. Vēl viens aspekts, ko es uzreiz varu pateikt, kas ārzemēs ir, ja tu nespēji pāris mēnešu laikā iemācīties valodu, šie attiecīgās valsts treneri, ja viņš ir itālis, viņš uzskata visticamāk, ka laižot tev laukumā, ja vajadzēs kaut ko pateikt, viņš viens nemācēs saprast, otrs nemācēs pietiekoši labi izskaidrot, ko viņš no viņa grib. Ja? Tad viņa tas viens no galvenajiem tiem pārmetumiem bija, ka viņa darbības, teiksim, kaut kādā aizsardzībā vai tad, kad nav bumbas, ka nepietiekoši strādā. Viņi kā skaidro, viņi uzskata, ka viņš ir dēļ tā, ka varbūt viņš nesaprot to, ko viņi prasa. Jā, viņš vienkārši ir rezervists un viss. Okay. Tie ir tādi daudz dažādi aspekti. Jā. Pāriesim pie vēl viena tāda teorētiska jautājuma, kurš parādījās nesen presē, mēs arī te izrunājām. Ka UEFA kā eksperimenti grib palaist Baltijas līgu, apvienot kaut kādas valsts, vispār tos čempionātus. UEFA vai Maksims Krivoņits? Nē, es stāstu vispār kā tāda ideja. Kā tu skaties uz tādu ideju personīgi, tādu Baltijas līgu izvērkt starp klubiem? Ja? Vai tomēr virslīga ir labākais, kas ir šobrīd? Virslīgai jāturpina pastāvēt. Ja? Jautājums jau viss ir par to, kā to starptautisko kalendāru. Neviena valsts nevēlas pazaudēt savus Eiropas kvotas tiesības, jā. Ja, tad Latvijā šodien, balstoties uz virslīgas reitingu, ir 4 vietas. Igaunija ir tikai 3. Ja, Lēšiem? Arī 3. Ja, tad tas nozīmē 10 vietas jums ir kopā. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka Latvija šodien ir priekšroku. Un, ja izveido vienu Baltijas līgu un uztais pa vienot čempionātu, tad skaidrs, ka tur būs tikai 4 vietas. Tur nebūs vairāk. Tu domā, tās 6 aizies prom? Aizies prom. Nebūs tā. Tas ir galvenais iemesls. Ko vēlas šīs visas 3 valstis? Visas 3 valstis vēlas nepazaudēt savu Eiropas iespējas, tās ceļazīmes, ja? Bet tai pašā laikā, lai šis būtu, kā sacīt, atzīts turnīrs. Ja? Tad līdz ar to, kā tas var izskatīties, man nav nejausmas uz šodien. Jā. Skaidrs. Tu man atbildēji pareizi, ka galvenās ir šobrīd šīs, tās viss ir kvotas. Tā ir nauda, protams, un nākamais Baltijas līgai, ja tur arī visi ir izdevumi, tas ir braukt ar autobusu, droši vien, ka ne. Jālido jau ir no Tallinas uz Viļņu, pieņemsim. Viņiem nekad Lēšiem nav paticis ar Igauniem. Viņi vienmēr ir basketbolā, saka, mēs labāk brauks uz Latviju, bet uz Igauniem negribam. Tur tāds dažādas nianses. Manuprāt, ideja nav slikta, viņa ir laba, viņa jāturpina attīstīt, bet, manuprāt, mēs līdz vienošanās esam ļoti tālu. Okay, labi. Nākamais jautājums ir izlases treneris. Godīgi sakot, es nekur neizlasīju, kāda bija attieksme tev pret Dainu Kazakēviču? Viņa bija pareizā izvēle vai nepareizā? Kāda bija tava? Jo tas spiediens bija uz viņu briesmīgs. Mans tas galvenais pārmetums man šķiet, ka mēs diezgan tūredzīgi skatāmies uz tādu savu nākotnes futbolu. Ja? Un, manuprāt, neusticamies paši tam produktam, ko mēs esam tā kā audzinājuši, tīri runājot par spēlētājiem. Ja? Un, manuprāt, Dainis bija diezgan konservatīvs attiecībā uz to, tad viņš vairāk izlasē iekļaut tos cilvēkus, ar kuriem viņš pats savā laikā bija darbojies U21 izlašu periodā. Savukārt, teiksim, šo jauno spēlētāju piesaist, viņi bija tādu turistu veidīgi, ja, tad tiek uzaicināts Vientiesis, Beks, Krollis, Vārslavāns. Bet bija tā, ka varēja kādu iesaistīt vairāk? Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atklāt. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Es domāju, noteikti.
Noteikti. Tas arī pietrūk viņam, ja? Principā uzticēšanās. Jā. Tāpēc, manuprāt, šī jaunā paudze ir stipri tehniskāka. Un talantīgāka, ja? Un manuprāt, tas ļautu mums tomēr attīstīt nākotnes. Citu futbolu, spēlēt. Jā, citu futbolu, jā. Tomēr drosmīgāk nedaudz. Tā, jaunais treneris. Ko tu... Es zinot tavu vispār... Jā, es, protams, gaidīju tādu stipru, drosmīgāku skatījumu nedaudz, jā, bet var arī viņi saprast, ja šobrīd, 22. martā Latvijas U21 izlase spēlē ar Itāliju, jā, viņam ir šis kvalifikācijas spēles, un kaut kur es varu saprast, ka šī spēle varbūt ir interesantāk Oskaram Vientiesim, Lukasam Vapnem tur, un tā tālāk veselam plejadēties to spēlētāji. Bet savukārt daži labi spēlētāji, kurš varbūt jau bija pielicis punktu vispār savai karjerai. Es nesaku, ka viņš tagad nav varbūt atjaunojies, ja? Tur Maksimenko, piemēram. Ja? Es tā pajautāju, kāda ir ideja. Ja? Vairāk trūkstot tur spēlētājs ar kreiso kāju. Es saku, Reku Valmierā Birka ir ar kreiso kāju, ja? 2000. gada dzimis. Ja? Jo šaubos, vai pēc 4 gadiem vēl mēs lielu daļu tos spēlētājs redzēsim. Ja? Kaut kur var saprast. Sākumā šiem treneriem vispār ir jāsaprot, kas notiek. Jā. Un es teikšu tā, ka šodien viņš var atļauties... Viņš arī pats to pateica virslīgas treneriem, ka viņš var atļauties nedaudz pat arī kļūdīties, tāpēc, ka nesākās uzreiz šī nācijas līga, kas ir rudenī, ja, bet ir šis pārbaudas spēļu cikls, tad ir Baltijas līga, ja, viņam būs laiks novērtēt un izanalizēt, ko var. Tavs tāds redzējums, tur tā, es paanalizēju, uz ko viņš ir spējīgs kaut ko pamainīt Latvijas futbolā, salīdzinot ar Dainu, piemēram. Zin kā, es esmu tāds itāļu futbolu savā veidā fans. Ja. Tad jau skaidrs. Ko tu velc? Tādā varbūt tas daudz teiks, ka tas itāļu futbols arī ir kaut kur konservatīvs, tāds, jā, vienmēr tā skaitījies. Taktisks, jā, lēns un tā tālāk, bet manuprāt, mums tajā futbolā, tāda tipa futbolā tomēr ir izredzes. Un es teikšu tā, ka attiecībā uz tādu spēles... Uz Starko futbolu tādu, jā? Principā Starkovs jau arī kāds disciplīnas treneris. Viens ir disciplīna, bet manuprāt, šī pozicionālā spēle vispār globāli Latvijā mums ir ļoti liela problēma. Gan virslīgas komandām. Kāpēc tieši nav tā? Manuprāt, mēs nesaprotam, nemākam iemācīt ne jauniešos, ne virslīgas līmenī. Tagad ir presings, piemēram, ļoti populārs. Kāpēc mēs presingam? Jā, bet mēs tad, kad dabūjam bumbu, principā mūsu izvietojums ir tāds visu laiku uz krampiem, uz panikas, jā, robežu. Tu var kļūdīties. Viens ir šis, protams, tehniskais izpildījums, bet otrs, manuprāt, mēs tīri pozicionāli mēs nemākam spēlētājiem, sākot ar 11, 12 gadu vecumu līdz pat augšai īsti iemācīt. Un es teikšu tā, ka Itāļiem tā ir ļoti spēcīga puse. Tā ir ļoti, ļoti spēcīga puse. Tātad viens ir uzbrukt, bet otrs pēc tam transformēties uz aizsardzību. Ja, katram būt savās pozīcijās. Viņa šobrīd izvēlētā modelis, kā viņš tā kā plāno spēlēt ar šo 3-5-2 taktisko risinājumu. Ja. Skaidrs, ka viņš nebūs tāds iecirs, viņš būs daudz kur fleksibls, bet man gribētos redzēt, ka spēlētājs skaidri zina savu lomu, drosmīgi rīkojās epizodēs 1-1, ko tu arī mini, kas ir ļoti izšķiroši. Tas ir populāri. Jā, tas ir tikai, tas nav, un, protams, arī kolektīvi, ja, lai mēs viens otrs saprotam, ja, un ja mēs, teiksim, runājam arī par šo itāļu futbolu kā tādu, tad, ja mēs skatāmies Latvijas izlases kontekstā, mēs pat nevaram atļauties sagatavot spēlētājus, kuri ir vāji, aizsardzībā 1-1, jebkurā pozīcijā. Diemžēl, skatoties arī mēs savā klubā, mēs esam konstatējuši ļoti liels problēmas treneriem vispār ir ar saprašanu attiecībā uz šo elementu apmācību. Vai interesanti, futbols jau sastāvs tagad, tas skautings kādreiz, teiksim, mēs tur video skatījāmies un tur kaut ko arī basketā. Tagad vesels programmas tu nopēc un tev iedod tik detalizētu analīzi, ja, ka tev uzreiz ir iespējas tu treniņu metodiku uztaisīt. Ir viss kaut kas, jā, bet es saku, tai pašā laikā pietrūks tās acis bieži vien
jaunieši treneri ir pārslogoti, noslogoti vēl papildus kaut kādos darbos. Un tā mēs te arī maļamies. Ja, un no augšpuses kaut kā īsti tās palīdzības nav. Labi, ko augšpuses? Dod naudu, nedod. Nav, viss jau nav naudā. Ja mums fanatismu. Es tev teikšu tā, ka šobrīd mēs arī esam piesaistījuši vairākus ārzemju speciālistus akadēmijas kontekstā, bet, ja tev no Futbola federācijas nāk cilvēks pārbaudīt akadēmijas darbu ikdienas, un viņš nesaprot ne angliski, ne latviski, ja, tad principā... Tad krieviski. Tad metas... Tad nāk no federācijas krievalodīgie pārbaudīt tev, kas tagad viņi arī pat nerunā latviski. Ja, tik traki futbolā? Jo šobrīd tur ir tāds kadri, kas nerunā. Vēl līdz šim brīdim viņi tur ir vēl. Tad viņi nesaprot latviski, viņi nesaprot angliski. Tad atnākot uz metas treniņu, viņi vispār nesaprot, ko treneris tiem bērniem prasa. Tāda ir realitāte valde. Jā, bet parasti jau paklusē, federācijas ietvaros par to nerunā. Mēs esam uzdevuši vairākus jautājumus. Kā jūs varat novērtēt akadēmijas darbu? Ja nāk cilvēks, kas nezina latviski. Viņš arī nevar aprunāties, nevar vienu treneri. Ārprāts. Viņš nevar uzdot viņam jautājumus. Piemēram, treneris no Anglijas. Andris Džeims Priedītis ir tāds saknē latvietis. Šobrīd viņš mācās latviešu valodu, bet es šaubos, viņš mācīsies krieviski. Tā ir problēma. Tā skaidrs, ka tas nav masveidā. Bet krievu valoda šobrīd futbolā, ko man jau te grib arī sociālos tīklos teikt, te viss notiek latviski. Tu esi piemērs tam pateicis, ka viss tik spoži nemaz nejūt. Nē. Labi, iesim tālāk pie federācijas. Pēdējais saldais ēdiens. Godīgi sakot, es tevi iepazinu, tad, kad sākās tās vēlēšanas, es pirmoreiz dzīvē ieslēdzu laivu. Toreiz federācija, un kā jūs tur lamājat visu to vadību, Gorkšu un bija pa tēmu vai nebija pa tēmu? Es nezinu. Bet tas sacēla tādu ažiotāžu, kas tie pa čaļiem, ko viņi bļaustās, lamājās, nepieklājīgi. Kas tas bija tāds? Kas tas bija pastāstīt? Tajā laikā, es teikšu tā, visi to vēlējās, bet kā jau klasiski, drosmes Latvijas futbolā ir retkuram, pateikt to, ko reāli domā. Ko tu tur pateici un kas nostrādāja un kas nenostrādāja? Jautājums bija tāds, ka, es vienmēr esmu teicis, ko vēl joprojām Futbola federācija nav atrisinājusi. Futbola federācija ir klubu strateģiskais partners. Tad klubu attīstības strateģiskais partners. Futbola federācijai nav jāsacenšas ar klubiem. Viņi sacenšas? Viņi sacenšas. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad ir Krivuņets pret Lašenko. Principā kaut kur netieši, bet sacenšas. Jā, bet tam vispār nav nekāds sakars ar ikdienas darbu. Pareizi, es ar tā domāju. Jo mēs esam atbildīgi par to, ko mēs tad, kā futbols vispār varēsim. Ja? Un tajā laikā, tad, kad bija šī bļaustīšanās, tas bija sasniedzis tādu maksimālo līmeni. Bet tad bija Gorkšs. Jā. Kas tev nepatika pie Kaspara? Viņš vispār neorientējās tur tajā pasākumā? Vai kas tur bija? Kaspars ļoti vienkārši savā laikā pateica, es pat negribu tos vārdus atkārtot, ka šitos zaļos vajag iznīcināt. Kāpēc? Ko tu izdarīji? Neko. Ļoti vienkārši. Tad sākās visādas tādas, tiešām es varu teikt, nepatīkams. Tas ir tas, kāpēc jūs tur bļaustījāt? Bet man ir jāizstāvās. Ko tu piedāvāji valdi? Nē, es vienkārši gribu zināt situāciju. Jo es arī, ja es kaut ko bļauju, man kaut kas aiz muguras stāvis, tad vienkārši nebļauju, ka es slims. Tāpēc līdz ar to es jau teicu, manuprāt, Gorkšs iesāka ļoti labi pirmās dienas, un pēc tam kaut kas pēkšņi tā... Kas bija? Komanda nebija pareiza? Man nav ne jausmas, es nezinu. Es tiešām nezinu. Manuprāt, kaut kādā veidā tajā laikā es uzreiz sajūtu to, ka mēs viņu neatbalstījām, bet man nav problēmas pieņemt to, ka viņš ir uzvarējis un strādāt kopā. Viņam bija vai baltie, tad tie, kas atbalstīja, un melnie tie visi, kas neatbalstīja. Bet redz, baigā vilšanās bija. Es zinu, ka mums pat bija Tetā strādāja, mums bija, es nezinu, kā bija mums arī, un tad tur arī gāja sarunas, jāatbalsta Kasparu un nedrīkst laist Vadim pie vārdas. Tagad Vadims jau 4 gadus novadījis, tagad atkal vadījis tālāk.
nu, teiksim, varbūt tavs komentārs ir? Nu, pirmais, ko Vadima kontekstā plus var pateikt, tā, ka viņš tomēr mēģināja saliedēt. Pirmais, ko saliedēt šo sašķelto nav tik sabiedrību. Tas viens. Nu, otrs, ko es jau Vadim brīdināju, ja, ka viņa ievēlēšanas gaitā, nu, tomēr viņš, kas sacīt, angliski ir vārds labs, gambloja. Ja? Tad šīs likums bija, un tā kombinācija bija tāda, ka tur ir attiecīgie valdes pārstāvi, kuriem jābūt ir arī no kaut kāda cita atzara, ja, politiskā, ja, tur savu veidā tur Daņa Kazakevičs, tas pārstāvniecības kaut kāds grupējums, tad Vadima, un tad viņi tur sakombinēja attiecīgi valdes locekļus. Nu, saprotu, valde tādā... Miera dēļ, ja? Jā, miera dēļ, bet, bet tas nevar funkcionēt. Ja, ja tev ir tik dažādiem skatījumiem cilvēki valdē, nu, tad tas saskaņa viņiem reāli parādījās tikai tagad, ka viņi grib atkārtot, lai viņus visus ievēl. Ja. Tagad iet tas pats, nu, kad patīk. Pie tā 15 miljonu budžeta. Jā. Un savukārt ar tiem darbiem, nu, es teikšu tā, ka nu, tādiem strateģiskiem ikdienas jautājumiem, nu, maz kas tiek risināts. Jā, īpaši infrastruktūras tomēr jautājumi tiek risināti. Nu, lēnām viņi tiek risināti, ne arī īsti strateģiski, jā, jo es teikšu tā, ja mēs skatāmies uz futbolu produkciju, kas ir tas galvenais? Tad galvenais ir milzīga masveidība. Tad tev vajadzētu sakārtot visiem klubiem kā prioritāri tiem, kuri iesaist masveidu, un nākamais, kur var saražot elites spēlētājs, tad izlasēm. Ja? Tad tie, kuri spēj to šobrīd izdarīt, viņi visi ir tādā pusnabadzības līmenī. Tiem vajag atbalstu, viņiem sakārtot infrastruktūru. Un pēc tam mēs ejam tālāk uz leju ar infrastruktūru. Ja? Bet šobrīd mums ir tāda tikai, lai uzceltos apmēram infrastruktūru. Vienā brīdī pat pavīdēja doma, kad varētu Salacgrīvā uzcelt pūsli. Ja? Kas man pats par sevi man nav iebildumi pret Salacgrīvu, ka tur būtu apjumts futbola laukums, bet tā nav vieta šobrīd, kas dod produktu uz nacionālām izlasēm, kaut to jauniešu. Nu, lūk, un šis tāds, no tā konteksta, manuprāt, Futbola federācijas valde neskatās. Katram ir kaut kādas savas intereses, tikko kā ievēlēja. Kādas varbūt intereses? Šitās? Nu, vienkārši, tā ir pirmā valde federācijas vēsturē, kura saņem arī kā valdes loceklis atalgojumu. Par ko? Nu, vienkārši kā atalgojumu. Tāpēc viņi tur raujās, ja? Nu, tāpēc arī ir vēlme droši vien kaut kādā... ir, bet tā ir sabiedriska organizācija. Mums ir daži valdes, tā ir biedrība. Jā, mums ir daži valdes locekļi, kuri, tāpat kā valstī, mēs redzam deputāti, tur, 7 padomēs, tur dažādās valdēs. Tas, lai uzraudzītu to visu lietu. Jā, viņiem ir kāpēc, lai tur kaut kāpēc, lai viens valdes loceklis nebīdītu savas lietas, ka tā padoma viņu uzraug. Tas ir tas mehānisms, kāpēc taistās padomas, lai nebūtu tad liels zakšanas. Nu, ko var nozagt federācijā, lai viņi tur sēž? Vai tikai algas dēļ? Tas ir tādas aldziņa, kaut kāds prestižs savs, palidot reko ar izlasu uz spēlēm. Man nav nejausmas. Cik cilvēki ir vispār strādā Latvijas Futbola federācijā? Manuprāt, pārāk daudz. Vot es arī gribēju paprasīt. Ko viņi tur dara? Kā darbinieki un viss tas pārējais. Vai tas ir prasu UEFA tos? Es arī Vadimam teicu, ka tomēr labāk būtu pilnu laiku tādu kārtīgi darbinieki. Nevis tur visādi pa pusdarbiniekiem. Nevis pa pusdarbiniekiem, jā, jo viņiem jau visiem tomēr gribas to savu 1500. Tas nepat kā valstī. Diemžēl, jā. Es uzskatu, ka pārāk ar lielu birokrātiju ir apauguši šobrīd Futbola federācija, un arī valdes kontekstā es biedriem ieteiktu tomēr rosināt jautājumu par valdes samazināšanu, priekš kā mums vajag 9. Es arī brīnos, es ar dzīvē nekad neesmu saisties ar federācijas. Vienmēr man bija iespējas to federāciju vadīt un ņemties. Es uzskatāju sabiedriska organizācija, kurā sanāk visi tie biedri, un tie biedri ir dažādi. Un tu redzēji, kas tur notiek. Ja? Tu labāk veidot savu privāto, un tu esi mierīgs un darbojas. Tad varbūt, kāda ir tava attieksme, kā privātajam cilvēkam pret to federāciju? Teiksim, viņi tev maisa vai viņi tev... Nē, absolūti nē. Federācija, manuprāt, salīdzinoši ar daudz gadu atpakaļ, manuprāt, ir progresīvāk. Bet atkal, ja mēs salīdzinām ar tas tāpat kā mums ar futbola klubiem un futbola spēlētāju gatavošanu. Ja mēs viennozīmīgi attīstāmies.
Viennozīmīgi mēs ejam uz priekšu, bet mēs salīdzinot ar top valstīm, mēs visu laiku tā atšķirība aizvien lielāka un lielāka kļūst. Ja? Tāpēc līdz ar to mums kā mazākai valstī mums jābūt daudz progresīvākiem domāšanā. Tāpat kā savā laikā metu izveidojot. Tev jāsacenšas reāli ar Skonto, tev jāsacenšas ar Liepājiem, Ventspili, kur visur miljonāri aiz komandām ir. Tev jāatrod ir veids. Šobrīd jau arī es esmu ļoti priecīgs, ka ir ar RFS jācīnās, ar Liepāju, ar Valmieru, ar Rīgu, ar ārzemju finansējumu. Jā. Tas mūs tikai padara stiprāks, un es uzskatu, ka Latvijas futbolam tas ir iegūms, bet tai pašā laikā futbola federācijai ir ļoti liels iespējas ar to budžetu, ar kuru. Bet tad, kad nokļūst cilvēks tādā vietā, kur budžets vienkārši tev nav jānopelna. Jā, bet tev nāk. Tev vienkārši viņš nāk, ja? Tad tu esi tādā vieglā kas sacīt, atslābuma režīmā. Ja? Un šodien, manuprāt, galvenā futbola federācijas valdes kļūda un arī biedri, manuprāt, nav saprotams, kāpēc iepriekšējā kongresā nenobalsoja par šo statūtu maiņu, kā uz valdes locekļiem var pretendēt tomēr lielāks interesants skaits, jā, jo šobrīd interesanti. Jā, šobrīd arī, teiksim, tas ir diezgan absurdi, ja? Mēs kā biedrs varam izvirzīt uz 6 valdes locekļu vietām. Tikai vienu kandidātu, vienu valdes locekli. Kāpēc? Es gribētu... Tā tagad biedrība. Bet, protams... kāpēc? Tie vienkārši izdomā tādi... Jā, savā laikā izdomāja tādas lietas. Vēl Indeksona laikā? Tas jau tika pieņemts Gorkša laikā. Jā. Gorkša laikā pat pieņemtā. Un tagad viss tas strādā pret. Tad, protams, tajā laikā Vadims bija pret tādiem statūtiem. Tagad viņš ir par tādiem statūtiem. Tāpēc, es teikšu tā, ka arī teiksim, Vadim kontekstā mums ir diezgan atklātas attiecības. Labas attiecības, ļoti labas attiecības. Es ļoti augstu viņu vērtēju, bet tajā pašā laikā es pateicu, ka tad, kad viņš man zvanīja vai Meta parakstīs viņa atbalsta vēstuli, es teicu, Vadim, tev ir jau 80 paraksti. Priekš kam tev vajag vēl 81, 82? Tev nevajag. Tev reāli pietiek. Kāpēc parakstījušies ar 80? Pietiek 10. Pasaka, kāpēc tie 80 ir parakstījušies? Ko viņi redz? Viņi negrib vairāk tur, teiksim, karot savā starpā? Stabilitāti? Kas ir tas viņa trumps? Atkal tas ir drosmes jautājums. Ja? Tad es varu Vadimam pateikt to, ka es neparakstīšu, jo viņam ir 80 paraksti. Tāpēc, ka man šķiet, ka tas nav pareizi. Ja Vadimam būtu 8 paraksti un viņam trūkst 2, tu parakstītu? Lai izvirzītu savu kandidatūru. Jo, lai savu kandidatūru izvirzītu, vajadzīgi ir tikai 10 biedri paraksti. Es viņam parakstītu. Nav problēmas. Es teicu, Vadim, manuprāt, tas ir absurds. Tā nevajag darīt. Un savukārt kādu pārējo biedru motivāciju, es domāju, ka viņi vienkārši baidās. Kaut kādā veidā no kaut kādas atriebības. Es nesaku, ka Vadims tagad ies viņš šaus kājā viņam. Pēdējais jautājums. Cik liela ietekme tev ir tagad, zinot tas, ka pie tevis trenējās premjeras bērni? Nekāda. Viņi tev izmanto? Nē. Tas jau nav tikai tagad. Bet es zinu, ka viņi jau sen bija. Bet vienkārši kā tas ir? Ar apsardzes bērni trenējās vai kā? Nē, tāda nekad nav bijis tāds. Nē, kāpēc? Zinu, kā, piemēram, Krievijā vai Amerikā vai kur to ģimenes locekļi tiek apsargāti. Viens bērns tagad ir Horvātijā, otrs bērns mierīgi nāk uz treniņiem. Nekādas problēmas nav. Jā. Jo es Siliņu ģimeni pazīstu jau gandrīz vai 12 gadus. Jā, līdz ar to es sekoju līdzi viņu centieniem, tad, kad Evika kandidēja tikai pirmo reizi uz Saeimas deputātu iekļūšanu un tā tālāk Saeimā. Jā. Neveiksmīgiem dažādiem veidiem. Katram jau tas ceļš ir jāiziet, bet es jau rakstīju sociālos, es esmu ļoti, ļoti priecīgs par šo ģimeni, jo, manuprāt, viņi ir viena no tiem, kurus var izcelt, ka jā, viņi arī uztraucās par saviem bērniem, viņi satraucās un vēlas to labu. Bet viņai nav laika tur risināt jautājumus par bērniem un sportu pēc būtības. Nē, ir laiks, kā nē. Savu ģimeni jā, bet es domāju valstī, kur ir samilzušas. Bet teiksim, viņu tas atbalsts vienmēr bērniem ir bijis ļoti pozitīvs. Nav bijis tāds kritisks, un manuprāt, tas ir viens no tādiem piemēriem, kāpēc arī šiem abiem puišiem arī daudz kas sanāk uz futbola laukumu.
Jā, bet kāpēc es tev to stāstu? Tāpēc, ka valstī mums ir varētu nākošās tēmas, kuras tev noteikti uzlūks. Mums ļoti daudz, kas nav izrunāts. Mums ir watching partijas futbolā un tā tālāk. Mēs varētu padiskutēt, tur mums daudz laika būt pa visu to nākotni tā tālāk. Ja? Kas tavuprāt valstī pēdējā brīdī vajadzētu, zinot to, ka Evika ir šobrīd arī valsts vadītāja, ko mēs varētu izmainīt tādā sporta ziņā? Kādu priekšlikumu tu varētu iedot no savas puses? Jebkuram bērnam, tad valsts strateģiski, jebkuram bērnam vajag nodrošināt sporta pieejamību. Neatkarīgi no viņu finanšu rocības. Tad katram bērnam, sākot no 4-5 gadu vecuma līdz 18, 19 gadiem. Valstī jānodrošina. Tad valstī būtu jānodrošina līdzvērtīgā apmērā jebkuram bērnam atbalsts viņa sporta aktivitātēm. Neatkarīgi no tā, ko viņš izvēlas, vai tas ir kērlings, vai tas ir futbols, vai tas ir basketbols, vienāds apjoms finansiāls atbalsts, tad respektīvi pēc sistēmas nauda seko bērnam. Tad bērni, 45,000 šobrīd ir bērni, kas sporto. Jā, bērni, jaunieši noteiks arī tās organizācijas, kur viņi vislabāk vēlas sportot. Ja? Tad nevis mēs tagad mākslīgi uzturēsim katru šo te pašvaldību vai kādu citu sporta organizāciju, bet bērni, jaunieši noteiks, kur viņi vēlas sportot. Un līdz ar to, man liekas, labākas sistēmas nav. Es zinu, ka pašvaldību savienība un visādi citādi domājoši viņi ir kategoriski pret, jo viņi uzskata apmēram tā, ja viņi tur nebūs, tad sporta nebūs. Nebūs Mihelsons, futbols neapstāsies. Ja, futbols bija pirms Mihelsona un būs pēc Mihelsona vēl gadu simtiem. Un līdz ar to arī ar šiem visiem pārējiem sporta un dažādu citu pašvaldību organizatoriem jāsaprot ir viena lieta. Tas nav viņu uzdevums šodien. Ja? Tad jāļauj nodarboties un organizēt sportu tiem, kas to vislabāk prot. Un tā kā es jau tev teicu, Latvijas izlasē ir 3 tikai audzēkļi, kuriem var pievilkt, ka viņi tur pašvaldības skolās ir šajās sporta skolās uzauguši. Pārējie visi ir ar privātu finansējumu. Ir vēl pārdomām. Protams, ka pārdomām. Ja, un arī šie spēlētāji pēc tam tālāk visi ir nokļuvuši privātos klubos, kur viņi ir pilnveidojuši šo meistarību. Ja, tāpēc līdz ar to es uzskatu, ka nevajag nodarboties ar to, ko nemāk, vajag ļaut darīt tiem, kas to prot, un piedalīties ar visiem saprotamu finansēšanas sistēmu. Tad nauda seko bērnam. Paldies, Ģird, ka tu atnāc. Ļoti rets viesis, bet es cerams, ka pie manis tu būs bieži viesis. Mēs kādreiz runājam, jo man patīk tavs redzējums, tā idejiskā puse, kas šobrīd mums vispār sabiedrībā, tieši sporta sabiedrībā pietrūkst, un mēs to redzam. Un es domāju, ka mēs kopā šeit arī, kā teikt, izrunāsim visas tās lietas, neskatoties, ka es aizstāvu basketbolu, tu futbolu, un vēl cilvēks, kas hokeju aizstāv. Tā kā skatītāji, liels paldies, ka esat kopā mums, un liekat laikus, piesakojat mūsu kanālam, jo mums ir tāda ciemiņa reti atnāk, un mēs par to ļoti priecājamies. Paldies, Ģird, un veiksim tev šo sezonu. Paldies. Uz redzēšanos. Savarbībā ar William Hill.